rīt notiks sērošanas pasākums, bet ja tev gadījumā galīgi nesanāk rīt tikt, gribu pastāstīt kaut ko. Jūs noteikti zināt, ka mazi bērni piedzimst ar vienu spēcīgu refleksu, un tas ir satvērt lietas. Satvērt lietas savā mazajā plaukstiņā, un viena no pirmajām lietām noteikti gadās vecāka pirksts. Pēc tam tās ir dažādas drēbes, lupatas, grabulīši un mantiņas. Un tā ir tāda mūsu spēja, fiziska spēja paņemt lietas, pieķerties lietām, jo tas rada drošības sajūtu. Un varbūt jūs esat redzējuši vai piedzīvojuši, kā mazi bērni satver, piemēram, karstu tējas krūzi, un tad rodas attiecīgās sekas, ne tās labākās. Grūti pēc tam, kad bērns kaut ko satvēris, bērniņam palaist to vaļā. Liekas, ka vieglāk ir satvērt nekā palaist vaļā, jo to palaišanu iemācās tikai ar laiku. Un varbūt arī esat redzējuši vai piedzīvojuši to, ka kad bērnam mantiņa ir rokās un kad viņš vai viņa iet paņem vēl kādu mantiņu, nevar izlaist to iepriekšējo, piemēram, lielu lācīti no rokām. Un nesanāk paņemt to otru, jo nav vēl tās tādas dabīgās, varbūt saprašanas spējas, saprast, ka tev jāpalaiž viena mantiņa, lai tu varētu sagrābt vai pieķerties otrai. Un es esmu šeit nākusi vingrot pa vasaru uz vingrošanas stieņiem. Manā laikā nebija, telefoni, planšetes, tādas visādas spēlītes. Un mēs nācām uz šo stadionu un vingrojām uz stieņiem. Vienkārši tāpat, lai pavadītu brīvo laiku. Un uz šiem stieņiem notiek tā, ka, lai tiktu uz priekšu, ir jāsatver sākumā tas stieņas ar abām rokām, bet tad ir jāvirzās uz priekšu. Un, respektīvi, ar vienu roku turoties, ar otru paņemot atkal nākošo stieni, un tādā veidā tiek pārvarēts tas viss posms. Interesanti, ka nepraktizējot to ar vecumu, ar laiku, tā spēja vairs nav tik attīstīta, jo arī roku muskuļu spēks nav tik varbūt trenēts. Un tas ir tikai un vienīgi tāpēc, ka tas nav trenēts, nevis tāpēc, ka mums nav spēju. Un interesanti, ka, teiksim, bērnībā, kad mēs šeit ar draugiem vingrojām uz šiem te stieņiem, te ir arī dažādi citi stieņi un visādas lietas, kur rāpties un karāties. Es biju domājusi, ka es esmu tik lokana, ka es varētu varbūt būt par akrobāti vai cirka mākslinieci, un jo īpaši, ja vecāki aizved uz cirku, un tu paskaties, kā akrobāti lido pa gaisu un kā viņi šūpojās uz tām šūpolēm, kas ir, es nezinu, 10 metru augstumā, 10, 12 metru augstumā, un kā viņi spēj to palaist un pieķerties vai nu citam akrobātam, kas ir baigi traki, izskatās ļoti traki no malas, pieķerties pie rokām vai kājām, vai piezemēties kaut kur uz tramplīna vai kaut kur uz platformas piezemēties. Un tad liekas, vau, kā viņi to dara, bet viņi noteikti trenējas arī ar to, ka viņiem ir drošības siksnas sākumā, un viņiem ir arī tīkli, kur viņi var krist, ja gadījumā ja viņi paliek pārāk ilgi gaisā pieķērušies tām savām šūpolēm. Lai virzītos uz priekšu, citreiz ir vienkārši jāpalaiž vaļā kaut kāds posms, lai tiktu nākamajā. Vai jums neliekas, ka līdzīgi ir arī dzīvē, ka, lai tiktu uz priekšu, jo lietas tik daudz mainās, un cilvēki nāk mūsu dzīvē, cilvēki aiziet mūsu dzīvē, un citreiz tas ir ļoti sāpīgi.
Un bieži vien tas ir ļoti sāpīgi, jo tas ir dabīgi, ka mēs esam pieķērušies. Tas ir mūsu viens no primārajiem, vispēcīgākajiem refleksiem, un ne tikai fiziskais, bet arī garīgais, emocionālais. Un ka mēs jūtamies tā, ka mēs nevaram palaist, tāpēc, ka ir sāpīgi un grūti. Un ka liekas, ka izējas vispār nav. Varbūt tajā laikā tad ir labi padomāt par šo salīdzinājumu, kā akrobāti cirkā, ka viņiem ir kāds tīkls, kur piezemēties, ja gadījumā viņi, teiksim, laicīgi neizdara lēcienu vai laicīgi neriskē, un ka viņi zina, ka tas tīkls viņam sniegs drošu piezemēšanos, ka tas viņus netraumēs. Un varbūt kā tu vari padomāt, kas tavā dzīvē ir tas tīkls. Varbūt tie ir ģimenes locekļi, varbūt tie ir draugi, varbūt tā ir draudze, varbūt tā ir kaut kāda grupa, kurai tev ir līdzīgas intereses, kuri var būt tas drošais tīkls, kas var sniegt atbalstu vajadzīgajā vietā, kur var justies droši, arī, ja sanāk nokrist. Un runājot par tiem vingrošanas stieņiem, jā, lai tiktu uz priekšu, kaut kas jāizstāj aiz muguras, vai ne? Un arī mēs, kad dodamies tālāk pa dzīvi, ar visu to, ko tā dzīve dod, ko tā nes, tās visas vēsmas un pārmaiņas, un mēs dodamies tālāk. Ja mēs gribam pakarāties kādu laiku, pieķērušies, tas ir labi. Bet ja mēs gribam, mēs varam mēģināt iemācīties tā kā tajās uz tiem vingrošanas stieņiem, uz kuriem es pavadīju vasaru kopš jūlija, mēģinot atgūt tās muskuļu atmiņas, prasmes, virzīties uz priekšu. Un patiesībā tas man daudz lika paralēli domāt par to, ka arī iemācīties iet uz priekšu, ir jāiemācās kaut ko palaist atpakaļ, un grūti jau noturēties, teiksim, ar vienu roku, ja tev ir pāri pa 40, bet es esmu kaut kā mēģinājusi to trenēt, un ir sanācis. Vakar biju nopublicējusi pat video, patiesībā laikam pusgada laikā esmu kādas 4 video publicējusi ar saviem treniņiem un saviem īsajiem selfijiem, kā man te ir gājis. Bet jā, lietas virzās un lietas virpuļo, un galvenais ir atrast drošu vietu, kur piezemēties un saņemties drosmi un atcerēties, kā mēs bērnībā, noteikti to esi arī darījis tu, esam ļoti veikli uz šiem stieņiem, vingrojuši uz priekšu un atpakaļ. Un jā, satvēriens un atlaišana. Satvēriens mums ir ļoti dabīgs refleks, atlaišana mums ir jāiemācās. Un mēs to esam darījuši dzīvē, mēs to esam darījuši bērnībā, galu galā esam iemācījušies palaist vienu mantu, vai paņemt otru mantu, palaist kaut kādas citas lietas, daudz nopietnākas dzīvē, palaist vienu stieni, lai tiktu tālāk uz otru, un vienkārši iedrošinu jūs būt un vienkārši ļauties virzībai uz priekšu, dzīves plūsmai, un noteikti priekšā ir daudz labu lietu, kas mūs sagaida, un tiekamies rīt, 22. novembrī, 5:00 Anglikāņu baznīcā, Anglikāņu ielā 2 Rīgā, uz pasākumu tiem, kas sēro. Arī sērošana ir tāda lieta, kas ir dzīves daļa, kas ir ļoti dabīga, ko nevar tā vienkārši ar klikšķi atrisināt,
kur nav kādi 5 soļi, kā to atrisināt vienā mēnesī, 2 mēnešos, 6 mēnešos vai 1 gadā. Tas ir process, kam ir jāļaujas, un tikai tad mēs varam tikt dziedināti. Ar tiem, kas jūs tiekat, tiekamies rīt, ja nē, tad lai jums viss ir labi un silti. Tā.